Mēs mēģinām pārliecināties par to, ka pakalpojums un produkts jums 100% patīk. Ja? Iedodam jums scenāriju. Ok, Klauj, ja tev būtu summa X, tu to darītu? Jādarīt. Vienmēr prasām, kāpēc. Viņš pats caur sevi izmaļ, ja? Caur sevi izmaļ, kāpēc viņš to darītu. Un tad, kad viņš pasaka, nu tāpēc un tāpēc. Ok, un tad mēs sakam, labi, Klau, tīri, lai saprotu savā galvā. Ja? Tev šobrīd nav pieeja šādiem līdzekļiem, vai ir pieeja vienkārši nejūties 100% pārliecināts? Ja? Kurš vairāk no šiem tas ir? Tie ir reāli divi varianti. Ja? Vai viņam ir tā summa, bet viņš vienkārši baidās maksāt, tad tās ir bailes, tā ir nauda un bailes. Ja? Vai viņam vienkārši nav tās visas summas? Tātad te ir divi scenāriji. Lūk, iesim to, nav pieejama visa summa. Nezinu, jūs pakalpojums maksā 5000, viņam ir 2. Tātad viņš saka, nē, nu man vienkārši nav patiesībā nemaz tā visa summa. Ok, Klau, kā tu domā, kā tu varētu varbūt mēģināt to atrisināt? Kaut kā tomēr dabūt pieeju līdzekļiem, lai tu varētu sasniegt tos 200 klientus mēnesī. Jo, lai tu varētu nopelnīt, lai tos uzņēmums varētu sasniegt tos 100 000 mēnesī. Ja? Un to mēs mēģinām atrisināt. Tad vienkārši te sākam risināt to, kā varētu viņam palīdzēt. Ja? Loģistiski atlaidi, dalīts maksājums, pirmā iemaksa vai jebkas. Ja? Jo te mēs esam pārliecinājušies par to, ka viņam patīk tavs pakalpojums un produkts, vienkārši viņam nav pieejama visa summa. Un te atkal jūs skatāties, kā attiecībā no jūsu sfēras, ko jūs varat darīt, kā jūs varat palīdzēt.